ja tu tagad būtu Eiropas parlamenta deputāts, nu, kāds būtu tas ikdienas skatījums? Ko mums tur vajadzētu darīt? Kādam tev vajadzētu būt? Un ko tu tur vispār darītu? No tā? Nu, es noteikti būtu aktīvs deputāts, lai lobētu, kā es minēju, Latvijas intereses. Manā tā kā pārziņa Eiropas labklājības joma, tad man prioritātes būtu 3. Viena tiešām jaunieši ir mūsu tagadne un nākotne un strādāt uz dažādām programmām, kas uzlabot jauniešiem darba iespējas, karjeras iespējas, dzīves apstākļus. Otrs, tad aizejot jau pie senioriem, jo mums Eiropa, kā mēs zinām, strauji noveco. Un ir dažādas, es pat zinu, ka manifests kaut kad taps Eiropā par senioriem, kuriem tad ar šo manifestu būtu iespējas aktīvāk iesaistīties darba tirgu, atlaides kultūras pasākumos, nu, tieši koncepts uz senioriem, kā viņus aktīvāk iesaistīt. Un trešais, protams, tā ir infrastruktūra dažādiem projektiem, ko mēs varam no Eiropas naudām uz Latviju atvest.